Bet Delfin grupa, Indexo gadījumā, vēl viens tāds jautājums, ja? Tā vienkārši skaļi savu tādu jautājumu izšaušu kosmosā. Kā tā varēja sanākt, ka abu divu šo akciju cenas, pakāpeniski, nepakāpeniski, bet bija pieaugušas pirms šī paziņojuma. Indexo akcijas jau bija diezgan pamatīgi nospiestas lejā uz 9 eiro. Un tad kaut kādā salīdzinošā īsā brītiņā akcijas cena nonāca tuvu līdz tam līmenim, kur vajadzētu, kur pēc tam tālāk notiek šīs piedāvājums. Izdevīgi mums pašam uzņem skaidrs, jo pa augstāku cenu var piesaistīt, tāpēc ir tāds man jautājums kosmosā, kā tad tā pēkšņi varēja sanākt. Un atkal no otras puses, kā tā pēkšņi varēja sanākt, ka Delfin grupa akcijas arī auga. Viņas labu laiciņu aug, tur nav tā, ka vienā dienā, bet tāds arī pēdējā laikā bija vērojams pieaugums pirms šī paziņojuma. Varbūt sakritīgi, vai ne?